Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai Pļaujas svētku dienā uzklausiet Dieva vārdu no Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas. Pa to starpu mācekļi lūdza viņu sacīdami: Rabi, ēd! Bet viņš tiem sacīja: Man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Tad mācekļi sacīja cits citam: Vai kāds viņam atnesis ko ēst? Jēzus viņiem saka: Mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs, un pabeigt viņa darbu. Vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši, tad nāk pļaujamais laiks? Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatat druvas, jo viņas ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs. Jo šeit piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj, un cits, kas pļauj. Un es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs nesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā. Bet daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt viņam, dzirdējuši sievas vārdus, jo viņa apliecināja: Viņš man visu pateicis, ko esmu darījusi. Šie samarieši nāca pie viņa un lūdza viņu palikt pie viņa, un viņš palika tur 2 dienas. Un vēl daudz vairāk kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ un sacīja sievai: Nu mēs vairs neticam tavas runas dēļ, jo mēs tagad paši esam dzirdējuši un zinām, ka viņš tiešām ir pasaules pestītājs. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam, apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu vissvētā vārda patiesību. Jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Pļaujas svētki, tas ir tāds interesants laiks. Es tā skatos pa šiem gadiem. Un tā lūkojoties, var teikt, ka mūsu sēšana un pļaušana lēnām pārceļās. Es domāju par tādu fizisko sēšanu un pļaušanu, lēnām pārceļās no vagām, dobēm, laukiem, uz darba vietām, rakstām galdiem, kaut kādām tādām aktivitātēm. Un tā pļauja un ražas novākšana pārceļās arī no laukiem, no kaut kādām vagām uz bankas kontiem, algas dienām un tam līdzīgi. Un par to liecina arī tas, es tā skaties katru gadu, te mēs stūrītī Pļaujas svētkos noliekam kaut ko, kas mums ir izaudzis dārzā, ko mēs esam ievākuši. Un es tā vienmēr katru gadu es tā domāju, ar tādām skumjām atceroties, ka ir taču bijuši laiki, kad sanests ir kartupeļi un konservētie dārzeņi un ķirbji un sazin kas, bet tas Pļaujas svētku pienesums pie altāra kļūst arī arvien vairāk tāds mazāks un mazāks. Un tad es tā domāju, vai kaut kas mainās draudzē, vai kaut kas mainās sabiedrībā, un tad es tā nāca pie tāda secinājuma, mēs arvien vairāk pārceļam savu ikdienu, savu darbu, un arvien mazāk ar savām rokām apstrādājam zemi, ievācam ražu, un līdz ar to Pļaujas svētki priekš mums kļūst arvien vairāk tādi simboliski. Un mēs jau šeit Saulkrastos esam nosacīti tomēr laukos. Es vienmēr tā domāju, es nekad neesmu bijis tādas Rīgas draudzes mācītājs. Domāju, interesanti būtu aiziet paskatīties, ko viņi tur dara. Vai viņi kaut ko nes no dzīvokļa, uz palodzes kaut kas izaudēts, vai no
kaut kādām dāčām kaut ko atved kaut kur vai kā. Un es domāju, ka beigās jau viss noreducējās uz to, ko mēs redzam uz altāra. Vienā pusē ir sagatavots svētajām vakarēdienām biķers, kur ir vīns un tur ir maize, kas ir sacepta. Un mēs redzam tā uz altāra vienā pusē ir tāda garīgā puse, ja tā var teikt. Tur ir biķers, kur tiks konsekrēts svētais vakarēdien. Un otrā pusē mēs redzam lielu rupmaizes kukuli no Skultas tirgus. Vīnogas, es nezinu, no kurienes tās ir pie mums atbraukušas. Un pa vidu krusts. Un tad es tā domāju, redziet, Pļaujas svētki ir tāds notikums mūsu baznīcas kalendārā, kur kopā sajiet un tādā vienā punktā krustojās tā laicīgā un garīgā dzīve. Laicīgā un garīgā sēšana un pļaušana. Un, protams, mēs droši varam teikt, ka arī tad, kad mēs nesam kaut ko no saviem dārziem, no vagām, vai atnesam kādu ziedojumu, savu 10. tiesu, Pļaujas svētkos šeit jau runa nav tikai par ražu, par pļaušanu un sēšanu, par materiālo pusi, bet, kā jūs dzirdējāt arī no šīs dienas evaņģēlija lasījuma, cilvēks nedzīvo no maizes vien, kā Jēzus ir teicis, un cilvēks nedzīvo no tā, ka viņš kaut ko ir nopelnījis, izaudzējis, savācis un nodrošinājis savu fizisko eksistenci. Cilvēks ir fiziska un reizē arī garīga būtne. Un cilvēkam vienlīdz ir jārūpējas gan par savu fizisko dzīvošanu, izdzīvošanu, dažkārt par uzdzīvošanu, ja? Un cilvēkam ir jārūpējas arī par savu garīgo dzīvošanu, garīgo uzturu un garīgo labklājību. Un Pļaujas svētki mūsu baznīcā ir atgādinājums par to, ka mums ir jārūpējas par abām lietām, bet vienai ir jādod priekšroka. Atcerieties, kā Jēzus sacīja, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības, pēc viņa taisnības, tad visas šīs, tās pārējās dzīvošanai un izdzīvošanai, un dažkārt pat uzdzīvošanai nelielai, Dievs pārējās lietas piemetīs. Šīs dienas evaņģēlijā mēs lasām tādu interesantu, es pat teiktu, pirmajā brīdī liekas tādu pārpratumu. Jēzus mācekļi rūpējās par viņu. Un tas ir normāli. Jēzus ir skolotājs, viņš dziedina, viņš uzklausa cilvēkus, viņš māca, viņš vada apustuļus un viņš nekrāmējas ar ikdienišķām rūpēm. Mācekļu uzdevums ir sagādāt, kur viņi paliks pa nakti, kur viņi varēs apstāties un atpūsties, un kur un ko viņi ēdīs. Tas tā kā būtu mācekļu uzdevums. Bet te kādā brīdī mācekļi, rūpējoties par Jēzu, ir sagādājuši, acīm redzot, no vietējiem ļaudīm kādu ēdienu un saka, rabi ēd. Mēs spējam iedomāties, ka Jēzus ir noslogots, pie viņa nāk simtiem un dažkārt tūkstošiem cilvēku, un viņam neatliek laika padomāt par sevi, un šis uzaicinājums rabi, jeb skolotāji ēd, ir tāda mīlestības parādīšana pret meistaru, pret Jēzu. Lūk, Jēzus rūpējas par cilvēku garīgajām vajadzībām, dziedina, uzrunā, māca. Bet mācekļi var pienest no savas puses tādu mazumiņu. Viņi var parūpēties par Jēzu, par viņa vēderu, par viņa fiziskajām vajadzībām, lai viņš nebūtu izsalcis. Bet tad, kad viņi to ir izdarījuši un ir kaut ko atnesuši paēst, tad Jēzus izskatās viņus noraida. Viņš saka, man ir ēdiens, ko jūs nepazīstat.
Es tā iedomājos, tas tā pirmajā brīdī izskatās ļoti cilvēcīgi. Mazums, viņi rūpējas par ēdienu, bet tur jau nāk cilvēki, acīm redzam, kāds izdziedinātais, kāds konsultātais ir atnesis kādu proviantu. Kaut ko atnesis, un Jēzus ir paēdis. Un tā viņa pirmā doma ir pavisam vienkārša, pavisam tāda piezemēta. Jēzu kāds ir pabarojis. Tomēr no tālākā teksta mēs saprotam, ka Jēzus nevis vienkārši ir paēdis un tādēļ nevēlas pieņemt mācekļu rūpes, bet Jēzus redz to, ka viņam svarīgāk ir uzrunāt, svarīgāk ir vest pie ticības tos cilvēkus, kuri vēl nav. Un ja viņam ir jāizvēlas, ko tad tagad darīt, aiziet paēst pusdienas, apsēsties tādā austrumu stilā un tā gari un ar skaistām sarunām piepildīt pēcpusdienu vakaru un reizē savu vēderu, vai tomēr strādāt Dieva druvā un uzrunājot cilvēkus, stāstot un liecinot, vest viņus pie ticības, tad viņš labprāt atsakās no iespējas ieturēties, paēst, fiziski stiprināties, bet izvēlas iespēju uzrunāt cilvēkus, sludināt viņiem, mācīt viņus. Šis notikums, ja mēs tā paskatāmies Jāņa evaņģēlijā, šis notikums ar to pārpratumu par to, vai Jēzus ir paēdis vai nav, ir zināmā kontekstā. Tur ir kāda samariešu sieva, Jēzus viņai lūdz padzerties, tur ir samariešu pilsēta, un Jēzus tur tādā nomalē ir apsēdies pie akas, un viņš lūdz tai sievai padzerties, un ar sievu saruna ir ļoti līdzīga kā ar mācekļiem. Un viņš sievai saka, ka viņam ir tāds ūdens, no kura vairāk neslāpst. Protams, sēžot pie akas, tā doma ir tāda, viņš kaut kāds nebeidzamais krāns, ūdensvadu pievilks vai kā. Un Jēzus runā par garīgo veldzējumu, kuru viņš var dot. Tad viņš parunā ar šo sievu, un tas notikums tāds, ka šī sieva aiziet uz pilsētu un sāk stāstīt pilsētniekiem, klausieties, kaut kas brīnumains. Es esmu atradusi cilvēku, kurš man visu pastāstīja. Un šī sieva izstāsta visiem par Jēzu, un pilsēta nāk pie Jēzus. Pilsēta nāk pie Jēzus. Viņi nāk skatīties, kas tas tāds ir. Kas tas tāds ir? Kas tas par vīrieti, kurš sievai izstāstīs visu to, ko viņš nevarēja zināt? Kas tas tāds, kurš piedāvā kaut kādu mistisku brīnumainu ūdeni? Un tad pilsēta iznāk pie Jēzus. Un tad, kad pilsēta iznāk pie Jēzus, viņš saka, man nav laika ēst. Mans ēdiens, ziniet, ēdienu dažkārt raksturo ar kaislību, ar baudu, ar labsajūtas gūšanu. Ēst ir kaifs, vai ne? Vīrieši īpaši. Es nezinu, sievietēm varbūt jums savādāk ir. Bet labi ēst un garšīgi, tas ir kaifs, tas ir patīkami, tas ir ļoti forši. Un ēšana ir viena no tām legālajām baudām, kuru mēs līdz zināmai robežai varam baudīt bez grēka. Ēst nav grēcīgi, pārēsties vai krist kaut kādā pārēšanās grēkā, tas ir slikti, bet paēst, baudīt ēdienu, tas ir veids, kā Dievs parāda savu laipnību mums, ļaujot mums baudīt gardu, labu ēdienu. Mēs no tā gūstam baudu. Un tad, kad Jēzums saka, rabi, ēd, un viņš saka, man ir ēdiens, ko jūs nepazīstat, ja mēs pārtulkotu to latviski, tas būtu apmēram tā, ka, ziniet, es saņemu lielu baudu no tā, ka es uzrunāju tos cilvēkus, kuri Dievu nepazina. Samariešus, kuri ir tālu prom no Dieva. Viņi tagad nāk pie manis. Es izvēlos gūt baudu no tā, kā es redzēšu,
ka viņi nāk pie ticības, ka viņu sirdis atverās Dievam, ka viņi masveidā atgriežas. Un Jēzus garā redzot šo samariešu masveida nākšanu pie ticības, viņš runā par šo sēšanu un pļaušanu, viņš runā par šīm druvām, kuras ir gatavas pļaujai. Un man viens pazīstams mācītājs, viņš tur Zemgalē kalpo, un tad, kad ir pļaujas laiks, viņš ņem atvaļinājumu uz kaut kādu mēnesi. No mācītāja darbiem, tad viņš pārsēžas uz kombainu un kopā ar večiem dragā pa plašajiem Zemgales laukiem. Un tad viņš teica, no vienas puses viņš šajā laikā nopelna krietni vairāk nekā būdams mācītājs un nopelna sev vēl kaut kādiem mēnešiem uz priekšu. Bet otra lieta, ko viņš arī saka, pļaujas laiks viņš atnāk tad, kad atnāk. Tad, kad lauks ir gatavs, nevar teikt, ziniet, es aiziešu paēst. Ziniet, es aizbraukšu, man te izbraukums atvaļinājumā, nākamnedēļ pļaušu. Ja lauks ir gatavs, tad tur Zemgalē vīri sēžas kombainos un brauc un pļauj, un ēšana ir tāds īss brīdis vai savienots ar darbu, jo pļauja ir svarīgāka. Un tas, man liekas, ir tas, ko Jēzus stāsta saviem mācekļiem. Viņš saka, es tūlīt pļaušu. Es tūlīt pļaušu, simtiem dvēseles viņas atgriezīsies. Un tad mēs redzam tālāk, kas evaņģēlijā notiek. Samarieši nāk pie viņa, cilvēki paši. Sieva viņiem pateica, reku viens, kurš man dos dzīvo ūdeni. Viņš vispār man pateica, samarieši iznāk pie Jēzus. Viņi neprasa zīmes, viņi neprasa brīnums, viņi neprasa nekādus apliecinājumus. Viņiem pietiek ar vārdu, ko viņi ir dzirdējuši, un viņi ir gatavi klausīties un uzņemt šo vārdu vēl. Šie cilvēki ir garīgi izsalkuši. Viņi atstāja savus darbus, viņi atstāja savas nodarbes, viņi iziet ārā no pilsētas un nāk pie Jēzus. Un tad, kad Jēzum ir jāizvēlas uzēst pusdienas vai vakariņas, ko mācekļi laipni ir sagādājuši, viņš saka, te ir vesels bars izsalkušo. Te ir milzīgs daudzums cilvēku, kuri ir izsalkuši un izslāpuši pēc Dieva vārda. Un es nevaru un negribu atstāt viņus bez šīs garīgās barības. Un ja man ir jāizvēlas piepildīt sevi ar fizisko barību vai lietot vārdu un piepildīt viņus ar garīgo barību, tā Jēzus, tad viņš var teikt, es atsakos no fiziskās barības par labu tam, lai es piepildītu garīgi ar vārdu tos, kuri izsalkuši un izslāpuši. Jēzus iet pie šiem samariešiem un notiek brīnums. Tur rakstīts, nāca pie viņa, lūdza viņu pie viņiem palikt. Un viņš tur palika 2 dienas. 2 dienas pēc sarunas ar sievieti pie akas, Jēzus pavadīja sludinot un mācot. 2 dienas bija pļauja. 2 dienas pie Kristus nāca simtiem cilvēku. Un tas viss tādēļ, ka viena sieva bija aizgājusi atpakaļ uz savu pilsētu un pateikusi, es atradu viņu. Jūs arī varat atrast. Pēc tam, kad šīs 2 dienas bija pagājušas, daudz kļuva ticīgi,
kā šeit sacīts, viņa vārdu dēļ. Un sacīja sievai, mēs vairs neticam tavas runas dēļ, jo mēs paši esam dzirdējuši, zinām, ka viņš tiešām ir pasaules pestītājs. Draugi, kur var lielāka bauda būt dzīvē, ka tu uzrunā cilvēkus un tu ieraugi to, ka Dieva vārds krīt viņu sirdīs kā auglīgā augsnē. Tu ieraugi to transformāciju, tās pārmaiņas cilvēka acīs, cilvēka sejā, cilvēka vēlāk arī uzvedībā un dzīvē. Tā ir tāda neaprakstāma bauda, tas ir tāds kaifs redzēt to, ka cilvēks atgriežas pie Kristus, ka viņa dzīve mainās un tu vari būt tam liecinieks. Tā ir tāda bauda un tāds gandarījums, ko ir grūti salīdzināt ar kaut ko citu. Šajā sēšanā un pļaušanā mēs visi esam iesaistīti. Un Jēzus mums rāda to, ka mums visiem ir vajadzīga garīgā barība. Mums visiem ir vajadzīgs Dieva vārds, un mēs visi esam ieaicināti šajā sēšanā un pļaušanā. Pļaujas svētki ir tāds labs atgādinājums par vairākām lietām. Viena, ka mēs dzīvojam no Dieva žēlastības. Mēs esam aicināti pateikties par dienišķo maizi, un dienišķās maizes esamība, un tas, ka mums ir ēdiens, dzēriens, vai mums ir tās vagas, no kurām mēs atnesam pateicības altārī, kaut ko noliekam, vai mums ir tas biroja krēsls, vai tas darba rīks, vai tā darba vieta, kur strādājot mēs varam nopelnīt savu algu un uzturēt sevi, savu ģimeni un ziedot arī Dieva darbam. Tā ir Dieva žēlastības ikdienas izpausme, ko mēs ar pateicību esam aicināti saņemt. Un mums ir svarīgi arī ieraudzīt to, ka Dievs mūs aicina dzīties ne tikai pēc šīm lietām, kas ir vajadzīgas mūsu miesai, mūsu dzīvošanai, bet Dieva vārds mums saka, redziet, es par jums parūpējos laicīgās lietās, jums ir ko ēst, ko dzert, jums ir darbs, ko strādāt, bet tagad tu vari dzīties pēc vissvarīgākā. Tu vari novērtēt to, ka tavs uzdevums ir meklēt to barību, kas neiznīkst, to barību, kas tevi piepilda mūžīgai dzīvei. Vēl vairāk. Un tas ir atkal tāds mudinājums un aicinājums, kā mēs skatāmies uz to sēju un pļauju arī fiziskā nozīmē, kas mums ir. Kā mēs skatāmies uz mūsu darbu, kas nes mums augļus, mūsu naudu, kas mums ienākās, mūsu īpašumiem un rocību un visām tehniskajām iespējām un praktiskajām un spējām, kas ir. Vai mēs to lietojam tikai sev, savai ģimenei, savas labklājības celšanai, vai arī mēs ieraugam to, ka arī mūsu materiālās vērtības, ko mēs nopelnam ar savu intelektuālo vai roku darbu, vai sēšanu, pļaušanu, tiešā vai pārnestā nozīmē, ka mēs esam aicināti arī to, ko Dievs mums ir devis, un tos fiziskos augļus, ko Dievs mums ir devis, mēs esam aicināti lietot Dieva darbam. Gan ziedojot svētdienās, gan ziedojot citā laikā no tā, kas mums pieder, ziedojot savu laiku un savas iespējas, un ieraugot, ka mēs arī savus talantus, spējas, iespējas varam lietot Dieva valstības celšanai. Mēs varam tiešā veidā sludināt un izplatīt Dieva vārdu. Un ir cilvēki, ar kur to nodarbojas. Bet ja tu to nevari darīt tiešā veidā, tu vari atbalstīt šo darbu. Atbalstot tā darītājus, dāvājot kādas iespējas, piedaloties, apmaksājot vai kādā citā veidā veicinot. Mēs varam tiešā un netiešā veidā atbalstīt Dieva vārda darbu, evanģelizācijas darbu, kalpojot Dievam.
Un nevienmēr mums jāveic tieši šī pati evanģelizācija. Dažkārt mēs varam pastāstīt par to, kur mēs varam sastapt Jēzu, kur var noklausīties kādu labu sprediķu vai lekciju, kur var piedalīties Bībeles stundā, kur var saņemt kādu garīgu padomu un konsultāciju, kur mēs paši bagātinamies un tiekam piepildīti un atvest uz to vietu vēl kādu citu. Pļaujas svētkos, ja tā var teikt, krustā krustojas mūsu laicīgā un garīgā dzīve, mūsu sēšana un pļaušana, darbošanās materiālajā, fiziskajā pasaulē, lai uzturētu savu fizisko dzīvību, un arī sēšana un pļaušana garīgā nozīmē, kur mēs paši baudām Dievu vārdu un esam aicināti izplatīt to tālāk un vest pie šī Dieva vārda citus. Un lai Dievs dod savu žēlastību, mīļie brāļi un māsas Kristū, ka mēs dzenamies vispirms un pāri visam, tikt piepildīti ar Dievu vārdu un pāri visām savas pūles veltam, lai piepildītu savā dzīvē Dieva gribu. Lai Dievs to vada, svētī un pasargā. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargī jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.